Šī pasaule kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienā sāļā tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Sveicināti, darbie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pūdnieks, un jūs skatāties Dzīvās sarunas. Prieks jūs sveikt no jaunās studijas. Šobrīd jau Dzīvās sarunas ir jaunajā studijā. Protams, vēl līdz galam neesam iekārtojuši to sienu, kur mēs Dzīvās sarunas turpmāk laidīsim, bet kā varam, tā darām, un šodien mēs raidām Dzīvās sarunas jau no jaunās studijas. Par to liels prieks. Paldies jums par jūsu atbalstu, jo bez jūsu atbalsta šīs studijas nebūtu, un mēs nevarētu to darīt. Šodien pie manis viesos ir ļoti interesants cilvēks. Cilvēks, es teikšu, ar lielo burtu, jo šis cilvēks vienmēr grib zināt, grib izzināt, grib izsecināt, grib pārbaudīt, un pats šis cilvēks ir nevienu reizi vien pārbaudīts ļoti smagos brīvos savā dzīvē. Burātājs, Latvijas čempions burāšanā, vicečempions arī pavisam nesen senioru grupā snukerā. Cilvēks, kurš ļoti labi pazīst jūru, zina, ko nozīmē peldēt, un vēl daudz lietas, ko viņš jau ir izdarījis un joprojām turpina darīt. Ivars Mežulis. Sveiks! Sveiki, Kaspar, paldies par uzaicinājumu. Ļoti jau tā ar lielu patosu pieteicis mani. Varbūt tas viss ir bišķi tā pa daudz, bet viss ir labi. Divos vārdos, jā, es tiešām esmu visu dzīvi burājis. Pirmo reizi tas notikās kaut kur apmēram gadu vecumā, jo tas ir jau ģimenes tradīcijās. Mans vecais tēvs, mans mīļākais cilvēks manā ģimenē, Rolands Mežulis, visu dzīvi to darīja. Tas notikās jau Latvijas laikos. Latvijas laikā pēc tam viņu nosūtīja uz Sibīriju, tāpēc, ka viņš bija Vācu armijā. Pēc tam atgriezās veiksmīgi un iemācīja arī man šo cēlo sporta veidu, kas skatās tāds aristokrātisks sporta veids. Jā, esmu pazīstams ar jūru. Esmu kļuvis par daudzkārtēju Latvijas čempionu, ir paburāts gan Francijā, gan Anglijā, gan visi Skandināvi ir izburāti krušķērs. Tā kā, ir šis tas zināms par ūdeņiem, par laika apstākļiem. Un varbūt arī par šo mēs varētu nedaudz pieskarties sīkāk, tāpēc, kad visus šos padomijas gadus no mazām dienām jau man bija 7. apmēram 8. klase, kad es jau biju pa nedēļai citreiz uz jūras. Jau bija gan Baltijas kausi, gan dažādas citas sacensības, kur piedalījās arī gan igauņi, gan lietuvieši. Toreiz nebija mums ne tērpi, nekas, un bijām cauri izmirkuši lapi kā žurkas uz ūdens, jā, bet bija interesanti. Un kāpēc es to gribu pieminēt? Tāpēc, ka šī brīdī man ļoti daudz cilvēki stāsta, ka nesot tādas ķimiskās trases un ka tās ir dabīgas debesis. Es to stāstu kā brīvs cilvēks, jo es esmu vienkārši cilvēks, nevis persona, un kā brīvam cilvēkam, es domāju, man ir iespējas izteikties. Un šajā sakarībā gribētu teikt, ka iedomājieties, skatītāji, ja cilvēks ir vairāk kā nedēļu uz jūras, tad ko viņš īsti redz? Jūra, debesis. Jūra, debesis ir maiņas, ik pēc 3-4 stundām ir maiņas, teiksim, komanda mainās, teiksim, jā, un tu redz dabas apstākļus. Tāda laika apstākļi, kā ir tagad, tie nav dabīgi laika apstākļi. Tas, kas notikās aizvakar ar šo te trako vētru,
Pirmdien, tā bija pirmdien, mums raidījuma ierakstījām mazliet sorry, vēlāk. Nedēļa apakaļ tieši pirmdien. Jā, ok. Šī vētra arī nav absolūti dabīga. Un, katrs domā, kā grib, protams, bet es ļoti iesaku visiem cilvēkiem paskatīties par ķīmiskajām trasēm, par harpām, par kolaideriem, par dažādu veidu savādākām lietām, kas ir vienkārši vērsts uz to, lai mainītu dabas apstākļus. Pirmais, jā, es tev mazliet pārtraukšu. Tu šobrīd stāsti tādas lietas, ko mums arī čekisti un vispār teiktu, tās ir sazvērstības teorijas un tam nevar ticēt. Latvijas Tautas kanāla skatītāji diezgan labi seko līdz šīm lietām. Man jautājums tev uzreiz, kā tu nonāc līdz tam, ka tu vispār sāc pētīt? Nevar būt tā, ka tu burāji un pēkšņi, bija kaut kāds klikšķis, kurā brīdī tu pastījies debesīs, un zinot to, ko tu zini, kādām debesīm ir jābūt, galgrājas izkuģojies pa jūrām. Kas bija tas klikšķis, kad tu pievērsies, kad sāki saprast, ka kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt? Klikšķis notikās jau kaut kādu laiku atpakaļ, tāpēc, kad vienkārši šīs debesis nav dabīgas. To var redzēt no tā, ka nav vairs tradicionālajie gubmākoņi, bet ir debesis ar tādām struktūrām. Arī tieši šodien ir ļoti strukturētas debesis. Viņas ir tā kā savilktas tādos mazos, tādos kamoliņos, teiksim, pārūgus putra, teiksim, tā būtu. Ja? Brīžiem arī tās trases ir tādas, kad vienkārši lido lidmašīna un izplašās tā līnija, un tā līnija paliek arvien platāk. Ja mēs pavērām uzmanīgi šī brīdī, kad lido Ryanair lidmašīnas, lido Air Baltics, vienalga uz pacelšanos, uz nosēšanos, tad ļoti labi redzēt, ka šīm lidmašīnām vispār nav mūsdienās inversijas līnijas. Šo līniju sauc par inversijas līniju, šīs līnijas vienkārši nav. Man daudz cilvēki ir teikuši, ka tu esi vienkārši sazvērstību teoriju piekritējis, kad lidmašīnām ir savādāk dzinēji. Es saku, jā, protams, tie ir elektromotori lidmašīnām. Vai arī vienkārši motors ir izslēgts. Var jau būt, protams, ja? Bet ir vēl viena lieta, ko cilvēki nepamana. Jūs uzmanīgi vērojat debesīs, tad šīs ķīmisko trašu lidmašīnas lido 2, 3, citreiz pat 4 rindiņā. Paralēlos kursos, viena aiz otras. Otra lieta ir tā, ka ļoti bieži var redzēt, tomēr, kad lido viena šāda lidmašīna un lido parastā lidmašīna. Un, respektīvi, tur, kur ir tīra pasažieru lidmašīna, šai lidmašīnai nekādas līnijas nav. Tad jautājums, kā tas var būt, kad 2 pasažieru lidmašīnas iet, jo tās arī izskatās vizuāli kā pasažieru lidmašīnas. Redz, cilvēkiem daudziem nav pieejas. Tagad ir kaut kāds parādījies radars, kurā cilvēki var skatīties, kas tur lido. Bet, problēma ir tā, ka daudzus lidojumus nemaz radars neuzrāda. Attiecīgi viņi nemaz nav, viņi neeksistē, jo viņi vienkārši nedrīkst tur būt. Tas ir līdzīgi kā militārajā armija, attiecīgi kustība notiek, bet viņa nenotiek, tādēļ, ka neviens nedrīkst zināt, ka viņi tur notiek. Tas ir arī no drošības apsvērumiem. Tā var būt. Tieši tā. Cilvēki uzdod jautājumus par ķīmijas trasēm, un tad mēs bieži dzirdam no tiem, kas attaisnojās, ka tur ir inversijas pēdas, tas tā nevar būt, jo nekad tā nevar būt, un mēs to nekad nedarām, neko nesmidzinām. Šobrīd jau ir informācija publiski pieejama, kur atzīst tie, kas lido, tie, kas nodarbojas ar tām lietām, ka viņi to dara tādēļ, lai samazinātu kaut kādu saules ietekmi uz Zemi, lai tur kaut kā ietekmētu klimatu. Viņi jau vairs to nenoliedz. Problēma, kur slēpjas tajā, ka tu pasaki, ka ir tā, un viņš tev atbild, jā, tā ir, un ko tagad tālāk darīsiet? Kā cilvēki var kaut ko darīt? Atkal jautājums par izcinājumu prasās. Mēs zinām, ka tā ir, viņi saka, jā, tā ir. Un? Par izcinājumu laikam ir grūti šī brīdī kaut ko, bet ja mēs būtu ļoti daudz, kas saprastu, kas apzinātos, kas nebaidītos, un ietu tomēr pieprasīt, kas ir kas, es domāju, ka notiktos nedaudz savādāk. Bet ir lieta tāda, ka cilvēki ir ļoti nobijušies, un tā ir tā problēma, kāpēc varbūt viss ir tādā klusībā. Viena lieta, ko vēl var pateikt par šiem te mākoņiem. Mākoņos, kad veidojās šīs struktūras,
Un tad, kad ir daudz šīs ķīmiskās trases, tad parasti ir pēc divām dienām vai pat nākamā dienā ļoti apmācies un visbiežāk sāk līt, intensīvi līt. Šī vētra, kas radās arī, es mācījos nedaudz metroloģiju saistībā ar urāšanu, tāpēc, ka bija jāliek eksāmeni. Un šajā sakarībā var pateikt to, ka šīs ķīmiskās trases veido ļoti augstu gaisa masu, kas saskarās ar šo silto gaisa masu. Un līdz ar to veidojās šie milzīgi lielie krustsgraudi. Ja? Tāpat tās ir tāda lieta, kad ir HARP tehnoloģijas. Ir tehnoloģija, HARPs tika pielietots par 99%, tad, kad bija lielā, milzīgā zemestrīce Turcijā. Es esmu skatījies, un to visu var atrast arī pat ne kaut kādos aizliegtajos kanālos, bet arī diezgan daudz, kas ir atrodams tajā pašā YouTube. Ja tik cilvēks grib meklēt un atrast, ir, pieņemsim, ļoti laba dokumentālā filma par to, kad var palaist arī mākslīgi vulkānus. Pēdējā laikā ir neskapēc tā sagadījies, ka ļoti daudzās vietās pasaulē vulkāni vienkārši tur pēkšņi sāk darboties. Tā aizdomīgi daudz. Tāpatās kā rodās meža ugunsgrēki, kas ir ļoti aktuāla tēma, un ir ļoti daudz video, kur vienkārši var redzēt vai no gaisa aizdedzina ar helikopteru palīdzību, ar liesu metējumu šos mežus. Tas ir līdzīgi, kā arī šos mežus pēc tam arī mēģina. Tu esi daudz pētījis. Susināt. Jā, tu esi daudz pētījis šo jautājumu. Tavuprāt, kādēļ tas tiek darīts? Tā ir principā vēršanās pret cilvēci. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, viņi grib visus cilvēkus, tā kā viņi stāst, Klausa Švāba sazvērstības teorija, Davos formā, kad to viņi ziņoja jau iepriekšējā Davos formā, kad tev nekas nepiederēs un tu būsi laimīgs. Tas ir viņu sauklis. Un, lai sadzītu saucamajās 15 minūšu pilsētās. Un, lai to izdarītu, kā es to saprotu, var jau būt, ka es kļūdos, vajag izdarīt tā, lai cilvēkiem radītu neiespējams apstākļus, ka viņiem vienkārši nekā nav. Kad viņiem nav īsti pārtikas, kad viņiem nedrīkst būt lopi. Tas ir labi redzams, kad arvien vairāk, teiksim, ja viena cūka ir slima, tad jāizskauj visas cūkas. Nīderlandē kaut kādu laiku atpakaļ iedeva 10 miljardus, lai mēģinātu atpirkt no visiem lauksaimniekiem zemi un lauksaimniecības zemes. Un notiek tādas diezgan nesmukas lietas, kas attiecās par mežiem. Ir ļoti vienkārši, kad viens koks patērē vismaz 200 litrus ūdeni. Un, ja mēs izcērtam šos mežus, tad faktiski mums varētu rasties ļoti liels ūdens pārpalikums. Jo no gaisa tiek izjauts dabiskais ritms. Tieši tā. Atkal daudzi teiks, jā, bet pasaulē tas ir ļoti daudz, tūkstošiem hektāru, tāpat Krievijas teritorijā, tur ir ļoti daudz koku un visam pārējā. Bet mēs zinām, ka otrā planētas pusē, lai tā būtu Austrālija, vai tā būtu masonu meži, ja, kur musonu meži, pat parādījās arī Latvijas presē, ka Latvijas zinātnieki bija aizbraukuši pasīties uz tiem musonu mežiem. Mūža mežiem sauc. Viņi atbraukuši šokā no redzētā, ka tur to mežu nemaz gandrīz vairs nav. Tad tu saki, ka nemeklējam cēloni kaut kādā ārējā faktorā, bet vairāk tajā cilvēku tomēr darbībā. Protams, ka cilvēku darbībā. Un par Sibīriju, ja mēs runājam, tu pieminēji, ka tur ir daudz meži. Jā, bet tur arī notiek šīs neģēlīgās lietas. Ir redzēt video par Sibīriju. Plus arī ļoti daudz arī tur izzāģē mežus, maksimāli izzāģē mežus Āzijā. Āzijā faktiski visai dzīvē radībai ir ļoti liels apdraudējums. Gan pandām, gan jaguāriem, gan visam pārējiem. Un Āzijas meži tiek maksimāli izzāģēti. Tieši tas pats notiek ar Amazonu. Amazonē izzāģēts ļoti liels procents. Ja nemaldos, ap 10% Amazonas meži jau ir, kā saka, jau nolīdzināt. Ja tu zini par 10, tā tad ir daudz vairāk. Jā, tā varētu būt. Un plus Amazonē tie ir dažviet tūkstošgadīgi koki, jā, kas ir 5 un vairāk metru diametrā. Un ja šie 100 metru gari augstie un milzīgie koki tiek vienkārši visi likvidēti, vienkārši tā ir ekoloģiska katastrofa. Plus vēl, kā es to saprotu, ka šiem kokiem vajadzētu būt katrā vietā, nevis
tikai Sibīrijā pieņemsim viņi ir, un citur viņi vienkārši varētu nebūt. Tā tas nemēdz būt. Un tagad arī konkrēti par Latviju runājot, man liekas, ir ļoti liela problēma, kad Latvijā tagad jau parādās pirmās ziņas, kad varētu kaut kur taisīt vēja parkus meža teritorijās. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, kā jūs tur dabūsiet to vēju? Ja ir izāģies, tad jāizāģē ir fantastiski liela platība. Vēja parks varētu būt līdzīgi kā tas ir Dānijā, ka tas ir iekšā jūrā iebūvēts. Ja, un kad ir milzīgi kilometriem garš vēja parks, tad varbūt tas tā varētu būt. Plus ir vēl viena lieta, tad arī tas netraucē tik ļoti visai ekoloģijai, konkrēti putniem un visām lidojošām radībām. Tāpēc, kad ar šiem vēja spārniem ļoti daudz putni aiziet bojā. Ja tas būs kaut kur Latvijas vidū, vienā, otrā, trešā vietā, tad es domāju, ka mums vienkārši dabīgā daba vienkārši viss tiks iznīcināts. Pazaudēsim dabisko Latvijas ainavu. Redz, tev atkal atbilde. Latvijas mežos šī gada sākumā vasarā izsludināja ārkārtas situācija dēļ mizgraužiem. Proti, ka mizgrauži tas priedes un egles masveidā. Praktiski nav tādas vietas Latvijā, kur viņi nebūtu. Un arī tas ir tieši dēļ tā, ka ir izaugs dabiskais cikls un tie kaitēkļu attiecīgs sauksmes par mizgraužiem, lai gan viņiem ir sava loma dabā tajā parības ķēdē, tad viņu dabiskie ienaidnieki, dēļ tā, ka ir problēmas ekosistēmā, tiek iznīcināti vai viņu vairs nav. Līdz ar to mizgrauzi sāk vairoties nekontrolēt. Tieši tā. Tas tā ir, jo mēs cīnāmies visu laiku ar sakām. Negribam meklēt saknes. Atgriežoties pie klimata pārmaiņām, ko tagad mēģina pārdot pa labi, pa kreisi, un tas ir ļoti labs bizness šobrīd, un izstāsta, ka nākotnē varētu būt vēl lielāks. Un tomēr tu uzskati, ka anomālas vētras un neraksturīgi laikapstākļi konkrētai klimatiskai joslai ir daļēji cilvēki ietekmēti, proti mākslīgi palīdzēts viņiem rasties? Protams. Es viennozīmīgi tā uzskatu. Es varu pamatot arī, kāpēc. Ja mēs atceramies netik tālā pagātnē, 80. gada Olimpiskās spēles. Man ļoti labi atmiņā palicis šis gads, tāpēc, ka 80. gadā vēsturiski es iekļuvu padomijas laika sporta avīzē, 2. septembra avīzē par to, ka es personīgi izcīnīju 2. vietu Liepājas kausā. Un 80. gadā mans tēvbrālis Arnis Mežulis bija olimpiādē Tallinā, Piritā, tāpēc, ka toreiz mūsu Latvijas komunisti negribēja olimpiādu taisīt Latvijā. Mums bija tāda iespēja arī pacelt Latviju Rīgu. Jā, tad notika šī olimpiāda Piritā. Un tāpēc man tas tā ir iespējas atmiņā. Un toreiz es ļoti labi atceros, kad Krievijas olimpiāda, kurā nepiedalījās toreiz anglosakšu kompānija, bija tāda lieta, kad viņi izklīdināja mākoņus. Ko es ar to gribu teikt? Šī brīdī mūsu balliņi noteikti zināja, ka būs šī vētra lielāka vai mazāka, bet zināja. Jautājums, kāpēc militāristi skraidīja kaut kur pa Latgales pusi, vēl kaut kur arī pa Vidzemes pusi, nav svarīgi, kāpēc viņi nemēģināja kaut ko darīt, kā pirmkārt brīdināt, otrkārt kaut ko glābt jau uz zemes, bet pats galvenais, kad varēja arī mēģināt kaut ko kliedēt, jo mākoņus mūsdienās var kliedēt. Tā kā mākoņus var sabīdīt, tā mākoņus var kliedēt. Manā skatījumā izdarām secinājums. Acīm redzot, tas nebija nepieciešams. Vēl, protams, ļoti aizdomīgi, bet pārgāja šī vētra pāri visauglīgākajai zemē. Un vēl viena lieta. Vairāk kā 2 mēnešus pirms tam mēs cīnījāmies ar sausumu. Nekad nav bijis tāds sausums Latvijā. Un pēkšņi notiek šāda vētra, tad, kad ir jāvāc labība. Varēja tā vētra būt varbūt tad, kad tā kā rudenī sākās vētras, bet ne. Jocīgi. Katrā ziņā jocīgi. Tas liek uzdot jautājumus un meklēt atbildes. Jā. Tieši tā. Tev kā burātājiem gribu uzdot vēl vienu jautājumu. Mazliet no klimata pārmaiņām atbīdīsimies uz cilvēku vienkāršo latvieti. Mēs ļoti daudz lasām, ka Latvijā slīkst cilvēki, slīkst bērni. Kas tavuprāt ir par iemeslu tam? Pirmais iemesls laikam ir pirmkārt bezatbildība, jo, pirmkārt jau par bērniem ir atbildīgi vecāki. Man, pieņemsim, prātā neienāk tie, kad varētu bērni iet kaut kur tā vieni paši kaut kur peldēt. Ja? Tas ir pirmkārt. Maziem bērniem pirmkārt vajadzētu būt veistēm. Tas ir
nākošā lieta, jā, bet pirmkārt vecāki nedrīkstētu novērsties no bērniem. Tā ir tā pirmā lieta, kā par bērniem. Vispār tas ir absolūti nepieļaujami. Protams, ja tur tas notiek ar kaut kādu peldlīdzekli, vai tā, ka es saku, jābūt vestēm. Jā, protams, mēdz būt force majeure apstākļi. Par to, ka cilvēki tagad noslīk jūrā kaut kur pie Salkrastiem, ja es pareizi saprotu, tas vispār liekas ļoti jocīgi, tāpēc, ka nelieniet tik dziļi. Jūrā šeit līcī nav tāda apstākļa, lai noslīgt. Es saprotu, ka varētu vēl tas notikties pie Liepājas, pie tur, kur ir tiešām jau nopietni jūra, jā, bet šeit līcī, kur ir sēklas pēc sēkļa, jā, ir ļoti, nav nekādas ne zemūdens bedres, nekas, bet nākamā lieta, nekad nevajag sev pārforsēt, jā, nevajag pirmkārt iet ūdenī, ja tas ir vētras laiks, un nevajag iet tik dziļi. Tā ir tās pašas pirmās lietas. Tev kā burātājiem izmantojot iespēju, gribu pajautāt, viņi norādīja attiecīgi uz tiem, kas ir noslīguši jūrā, jo Latvijā līdz šim ir vairākas, jau tur 70 pār cilvēku, jau gads vēl nav beidzies, ir aizgājuši vienkārši postā. Viņi norādīja, ka šajā Rīgas jūras līcī ir bijusi tik ļoti spēcīga zemūdens straume, kas tos cilvēkus ir dzinusi iekšā jūrā, ka viņi paši nav spējuši, pat viss fiziski aktīvākais peldētājs netika viņu galā. Man tev jautājums ir, zinot, ka mums ir līci, zinot, ka tā nav atklāta jūra, zinot, ka tur ir sēklas, un tikai tādais bojas sākās tur dziļums. Jā. Kas tās pa mistiskām, tādām spēcīgām straumēm, kas agrāk īsti nav bijuši tik spēcīgas, bet tagad viņas tā kā ir? To es gan nemācēšu komentēt, jo es taisnēs uzdevu vairākiem cilvēkiem jautājumu. Ļoti būtu priecīgs, ja man parādītu šādas traumas, jo es noteikti gribētu pats pamēģināt tādās papeldēt, tāpēc, ka peldu krietni ir Sidējā. Pagājušajā gadā 180 km nopeldēti, pa visu vasaru peldu tikai vasarās, un es ļoti gribētu pamēģināt, kā tas ir, trāpīt šādā straumē. Tāpēc, kad man nav komentāru. Viens, ko es varu pateikt, tad, kad ir lielāka viļņa, jo es pats esmu kādreiz meklējis lielākas viļņas, protams, ir jābūt saprātam un tiešām nevajag varbūt ļoti dziļi līst, bet, protams, ja cilvēks zina savas spējas, tad pirmā lieta ir viļņos peldēt pa vilni. Tu padodies tā kā uz krastu, tev tas ūdens tā kā dzen uz priekšu, un nākamajā mirklī ir tā, kad tev tā strauma tā kā velk atpakaļ, tajā brīdī tu tā kā kārpies uz krastu, atkal tu padodies, un pirmkārt ir jābūt absolūti taisnam augumam. Cilvēki sāk slīgt, tāpēc, kad viņi jūt stresu. Pamatā cilvēks slīgs, tāpēc, ka viņam ir stress. Kādreiz ir krampi, tie pamatā rodās no uztraukuma, stress, uztraukums, un absolūti nemāk sev kontrolēt, nemāk elpot. Bet to visu var iemācīties. Arī es esmu entās reizes līdz gan Facebookā, gan šur tur citur sludinājums, kad var nokonsultēt par tieši atklātu ūdeņas peldēšanu. Es nekad 30 gadus jau neesmu bijis basēnā, peldu tikai vienīgi atklātās akvatorijās un varu izstāstīt visu, kā ir, kad cilvēks iepeld zālēs, kā mēģināt izvairīties no krampiem, kā ir viļņi, kā ir, ja cilvēks aizrijās, un tā tālāk. Jebkuru lietu var izstāstīt. Tu uzskati, ka mums trūkst informācijas arī vecāki. Es zinu, ka ļoti daudz pieauguši cilvēku šobrīd, 25, 30 gan, viņi nemaz neprot peldēt. Jā, bet kur ir notiks arī pārāvums, es pieļauju, ka ir tāds, ka viņi vienkārši neprot peldēt. Mums arī Māris, starp citu, Latvijas Tautas kanālā, viņš arī neprot peldēt. Bet arī cilvēki negrib mācīties, tāpēc, kad es esmu ļoti daudziem cilvēkiem uzdevis šo lietu. Kādēļ negrib? Tas taču attīsta ļoti daudz muskultūru. Grūti man pateikt, kāpēc negrib. To es nevaru komentēt, kāpēc cilvēki negrib. Ir, protams, kad ir cilvēki, kas ir tā kā ūdens cilvēki, kas ir, kā saka, vairāk zemes cilvēki, kuriem patīk citi sporta veidi un kur ar ūdeni nekad nedraudzēsies, viņiem nepatīk vispār nekādu veidu ūdens sportē. To ir grūti pateikt, bet visos gadījumos es domāju, ka peldēšana ļoti, ļoti svarīga. Un, diemžēl, viņi var palikties ar katru brīdi aktuālāk, tāpēc, ja mēs paskatāmies, kādas ārprātīgas kataklizmas tiek taisītas pasaulē, un visur notiek, kad pilsētās ir plūdi, nedabīgi plūdi. Protams, tādos plūdos nav garantija, kad izpeldēs kurš katrs, bet tomēr, ja šī peldēšanas prasme, tad ir iespēja. Ir daudz lielāka iespēja. Protams, ja tu vismaz saproti, tīri teorētiski, tīri tehniski, kas tev ir jādara. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ja klausās arī vecāki. Pirmā lieta, ja jūs gribat mācīt bērnam peldēt, obligāti nopērkiet kvalitīvas peldbrilles, lai neiet ūdens acīs. Tāpēc, kad nevar bērns iemācīties peldēt, ja viņam ir stress un viņam ir jāmirkšķina acis, viņam ūdens iet acīs. Tā ir pati pirmā lieta. Man nebija brilles.
Vēlams, kad ir. Bet iemācījos kaut kā. Jā, bet vēlams, kad ir. Bet es zinu, es ar tēvu peldējām pāri karjerām, un man tēvs bija diezgan labs peldētājs. Un tomēr līdzi bija mums tā, kā jau parasti izlīdzījās ar to, kas bija. Nevienmēr varēja nopirkt vests tajā laikā, kad es augu. Proti, viņas bija vai nu ļoti dārgas, vai nu vienkārši nebija. Tad bija parastā mašīnas kamera, jā, zinām, labi, jā. Līdz kamera. Nu, tad līdz puses karjeram tiekot, es jau sajūtu, man bija gadi 16, 17. Nu, viss, pietrūks spēka, tad atpūšās un atkal tālāk. Tagad tas, ko tu saki, nepārvērtēja savas iespējas un dzīve bija dārgāka par varonību, jā? Tieši tā, tieši tā. Dodoties tālāk. Tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas cenšas informēt citus cilvēkus. Tev tas ir svarīgi. Tev ir svarīgi, lai cilvēkiem ir iespēja uzzināt alternatīvus viedokļus. Tu pats esi Telegramā izveidojis vairākus Telegram kanālus. Esmu mēģinājis. Cik liela ir atsaucība no cilvēkiem? Nu, Telegramā ir maza atsaucība, tāpēc, ka ļoti grūti jau tiem cilvēkiem varbūt tos kanālus ir uziet. Vai arī viņi ir ļoti daudz? Es nedomāju, ka viņi ir tik daudz, bet vienkārši Telegramā ir grūtāk šos kanālus uziet. Savukārt Facebooks visu laiku bloķē, tāpēc ģīmi grāmatā ar to informācijas ielikšana ir ļoti, ļoti sarežģīti. Jo pēdējais bans, ko es dabūju, tāds diezgan smieklīgs ir, kad es atļāvos ierakstīt tādu Latvijas laika teicienu. Tur, kur Hohos ir gājis, tur žīdam vairs nav ko darīt. Jā, viņi to skatīja. To man vecais tēvs ar māte stāstīja, 30 dienas uzreiz. To viņi uzskatīja par neatbilstošu kopienai, naida kurināšanu, ko vēl. Jā, hate speech, jā, angliski. Un galvenais, ka bija pierakstīts kā Latvijas laika teiciens, tāpēc, ka tiešām tā Latvijas laikā runāja. Es nesapratu, par kuru gan īsti vārdu, bet Par ko tu brīnies, ja viņi šobrīd atkal ienāca informācija, pat, ka Latvijas bibliotēkās mēs šo jautājumu arī celsim augšā. Viņi domā, kur likt Raini kopjotos rakstus, vai dedzināt, vai kuru mest jūrā, jo redz, nāk jaunas grāmatas iekšā par Ancītu un Karlīti, vai Karlīnu kā kļūpa Kārli, un kur tad mēs to Raini liksim, vajag šīs 6 grāmatas kaut kur tur. Protams. Jā, loģiski. Šo mēs jautājam noteikti, kas notiek ar mūsu literatūru. Jā, par Stambulas konvenciju gribu tev pajautāt. Jā. Es tevi esmu manījis protestos, 2 tiešraidēs mēs ar tevi runājām, un tev ir savs viedoklis par to. Kādēļ tu ej uz šo piketi, jo es zinu, ka tu neesi suverēnās varas partijā, un tam ar to nav nekāda sakara. Tieši tāpat kā Latvijas Tautas kanāls iet, tādēļ, ka mēs uzskatām, ka mums tur jābūt, un cilvēkiem jārāda, par ko mēs cīnamies, kāpēc cīnamies. Kas ir tavs arguments, kādēļ tu ej uz turien? Tieši šis pats arguments. Tieši šis pats arguments. Man liekas, vismuļķīgākais ir cilvēkiem teikt, ka es tāpēc neiešu, ka tur ir tā partija. Es atvainojos, draugi mīļie. Mēs ejam tāpēc, ka, lai mums Latvijā vēl būtu turpmāk nākotne, lai būtu ģimenes, tas ir svarīgi. Tāpēc, ka cilvēki nesaprot 2 elementāras lietas, kad pilnīgi viss ir pateikts 2 dokumentos. Tā ir Latvijas satversme un Latvijas krimināla likums. Un krimināla likumā ir pilnīgi visi punkti ietver. Gan attiecībās pret sievieti, gan pret vīrieti, gan viss pret vardarbību, visi punkti ir pateikti. Ja? Tas ir krimināla likumā. Un šie 2 punkti ir, šie 2 dokumenti ir jāievēro. Stambulas konvencijā ir ļoti milzīgi trojas zirga, ko cilvēki nezina, ja? Jo tur nav nekāda runa par sieviešu tiesībām. Tur ir stāsts par to, kad būs numurēti vecāki, diemžēl. Un varbūt pat būs 3 tēvi kādam bērnam, vai kādam būs 3 mātes, tāpēc, ka viņas būs numurētas, ja? Un 3 lesbietes gribēs paņemt kādu bērnu, gribēs paņemt konkrēti jūsu bērnu, tāpēc, ka viņi jau pie savu bērnu nevar tikt. Ja, un rietumos šī problēma ir ļoti aktuāla, tāpēc, ka Norvēģijā, Dānijā, paskatieties, es jums arī visiem varu info nosūtīt, ir pilns ar šādām ģimenēm, ja, kad atņem vienkārši cilvēkiem bērniņu par to, kad vecāki ir nelojāli, tāpēc, ka viņi māca tradicionālas vērtības. Vērtības par to, kad ir ģimene, kad ir Dievs, kad ir godbība, ja, kad ir godbība jābūt arī pret vecākiem cilvēkiem. Šādas lietas vairāk nav nepieciešamas, ja, mūsdienu trakajā pasaulē. Ir tāds interesants kanāls, starp citu, Telegramā. Visiem ir ieteikt Sodoma un Gomora. Tu paskatieties tur to vājprātu, kas tur notiek. Jo tur ir salikts tieši visas ļaunās lietas priekš tiem, kuri nesaprot.
Vai vēl trakāk ir vienaldzīgie, tāpēc, ka mums Latvijā ir ļoti daudz vienaldzīgu cilvēku, un tā ir, man liekas, viss trakākā lieta. Mēs reizi no reizes Latvijas Tautas kanālā satiekoties raidījumu viesiem un arī aizkadrā runājot ar cilvēkiem, nonākam pie viena un tā paša vecā labā teiciena. Ne mana cūka, ne mana druva. Bet šobrīd man šķiet, ka mēs esam nonākuši tajā brīdī, ka ne tev ir tā pašam tā cūka, ne tev pašam ir tā druva no sērijas. Tad to teicienu metam nost, jo kur ir tas teikuma priekšmets, par ko mēs runājam šobrīd? Tev nav tās cūkas druvas, man nav tās cūkas druvas. Līdz ar to, kas tas tāds ir? Mums jau tas ir atņemts, pamatā tas ir atņemts. Ja tu no pilsētas gribi aizbraukt no aglomerācijas uz laukiem, uzsākt savu kaut kādu, sevi pabarot ar savu cuciņu vai pabarot maizīti un savu gotiņu pieniņu, tas jau ir ļoti reti, kuram paceļams. Ļoti reti, kuram. Ja vēl tu dabūsi zemi, kur to visu darīt. Ir gan vēl viena lieta. Atbrauc komisija uz laukiem un pasaka to cūciņu nokaut. Un atbrauc un pasaka, un šī gotiņa, kā saka, pa daudz ir piepukšķinājis gaisu, un viņa arī ir kaitīgi. Un es jau gadus 5-6 atpakaļ teicu, cilvēki mīļie, jūs nesaprotat, šodien tie ir lopiņi. Rītā tev paprasīs par elpošanu, par cilvēku elpošanu, par gaisa ievilciem. Paprasīs nodokli, ja tu nevarēsi samaksāt, teiks, tu esi nelikvīds. Uz to mēs ejam. To cilvēku lai cik absurdi tas skanētu, tā ir pavisam tuva realitāte. Īstenībā tā jau šobrīd ir realitāte, par ko mēs runājam, jo mums Eiropās Savienībā ir tāda lieta kā kvotas uz CO2. Tieši tā. Tad kas tas tāds ir, ja ne tas, ko tu nu pat minēji? Vienkārši mēs to vēl nejūtam privāti. Attiecīgi es to vēl nejūtu, jo man vēl neprasa par mani izelpoto, bet kopumā valstis jau maksā šos. Tieši tā. Ja nemainīsies kaut kas strauji, es ceru, ka kaut kam vajadzētu tomēr mainīties, jo šī trakai pasaule ir jālūst, tad notiksies sliktas lietas. Un šeit es gribētu dargiem skatītājiem pateikt vienu tādu ļoti interesantu lietu. Ir tāds ļoti gudrs vīrs, Andrejs Fursevs, krievs, politologs, vēsturnieks, grāmatas sarakstījis. Un Andrejs Fursevs teica tādu sakramentālu frāzi: atliek pieņemt vēl tikai 2 pēdējās lietas - kanibālismu un pedofīliju. To viņš teica gadus 4-5 atpakaļ intervijā. Un otra lieta, Andrejs Fursevs, ko teica, tas arī tāds ļoti zīmīgs. Katrā vietā tautām ir jācīnās par savu šo te brīvību, jo tagad nav brīvības. Un tikai tad, kad katrs izcīnīs kaut kādu vietu savā vietā, savā zemes pleķītī, tikai tad var domāt, ka nākotnē cilvēkiem būs labāk dzīvot, respektīvi pēcnācējiem. Jā, un kad Fursevs arī minēja, ka būs asins. Ko es ar to gribu teikt? Jā, ka tā doma ir tāda, ka mēs nevaram gaidīt, ka cīnīsies tikai francūši skries demonstrācijās, vai šī brīdī arī nigērieši. Jā. Par nigēriešiem pieskaroties arī es varu pateikt tādu ļoti interesantu lietu, ka sazvērstības teorija tagad atkal ir tāda, ja, kad tie sliktie, kā saka, vāgnerieši iet tur Afrikā un palīdz viņiem, bet, piedodiet, paklausieties no otras lietas. Es ļoti daudz dzirdēju šīs ziņas, tikko notikās, ja nemaldos, tas bija Sanpēterburgā, notikās Afroamerikāņu un Krievijas konferences. Ja, un ļoti daudzas Āfrikas valstis, kā saka, ar lielāko prieku, ar vislielāko pateicību, ieskaitot arī Dienvidāfrikas prezidenti, teica runu sievietē, kad viņi ir ļoti, ļoti pateicīgi par to, kad viņi vienkārši tiek atbrīvot no koloniālā jūga. Mēs te ļoti ejam iekšā ģeopolitikā, paturpinot tavu tēmu, tad rietumi bija ļoti neapmierināti ar to, vismaz tā viņi pasniedz informāciju, ka tikai ka 2/3 nav aizbraukuši uz Pēterburgu šajā gadījumā, bet viņa nepasniedz, ka bet 1/3 tieši tomēr jau ir. Un, tas sanāk, ka Krievi attiecīgi, lai kas aiz viņiem stāvētu, spiež ārā no Āfrikas anglosakšus. Jo vēsturiski kolonijas taču piederēja Anglijai, Spānijai, Francijai, kur te piederēja. Precīzi, jā. Beļģijai. Beļģija viena no nežēlīgākajiem, starp citu. Jā, graudi šobrīd iet uz Āfriku projām. Bet tas atkal savukārt novadīs pie tā, ka deficīts, ņemot vērā kataklizmas dabu un visu to pārējo, varētu piemeklēt, kurus vienkārši mums pietrūksies. Jā, jo, labi, ejot atpakaļ mazliet no ģeopolitikas uz tevis minēto par
par Stambulas konvenciju. Un par to CO2, jā, par CO2 izskrēja ārā man tā doma no galvas, bet es mēģināšu atcerēties. Tūlīt ātri. Es varbūt iemetināšu par to Nigēriju, ļoti svarīgu faktu patiesībā. Turpin, jā. Makronam, Francijai šī brīdī ir ļoti liels ziepes. Kāpēc? Un kāpēc viņi arī taisās tur karu ieviest? Un ir vēl 4 valsts, Āfrikas valsts, tā kā apvienojušās ar Nigēriju. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka viņiem dotajā brīdī ir atomstacijas. Un atomstacijās ir nepieciešams urāns. Urānu var dabūt arī no Kazahstānas, var dabūt arī no Kanādas, bet tas viss ir tālu un tas viss ir daudz dārgāk. No Nigērijas viņi pirka līdz šim urānu par 10. daļu no tirgus vērtības. 10. daļu. Tad iedomājieties, cik viņiem viss sadārdzināsies, jo Nigērija viņiem ir aiztaisījis durvis. Bet jautājums tāds tagad, kāpēc Nīģeriem vajadzētu pārdot pa lēto? Un ir vēl viena interesanta lieta. Mēs vienmēr esam teikuši, jā, nu tur jau tā ir nabadzīgā Āfrika. Nabadzīgā Āfrika bija tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka viņi bija absolūti paverdzināti. Patiesībā tas ir ar lielu, milzīgu atrāvienu visbagātākais kontinents. Tieši resursu ziņā. Nu, nevelt no turienes visu vedu ārā. Jā, loģiski, no nabadzīgā jau nepaņems neko. Nevar atcerēties to, ko es gribēju tev pajautāt par nodokļiem un par to, kā elpot. Jā, vēl pavisam nesen. Gadus 20 atpakaļ atceros sarunu, bija tēvs, bija vectēvs. Un cēl tādu sarunu augšā par to, būs par ūdeni jāmaksā. Veikalā ūdeni vēl pirksiet dzeramo. Un tad bija pie galda tāda smiekli no vectāka puses, kāds ūdens, pa ko tu runā, ūdens visur mums ir, kāds maksā, tas ir absurds. Šodien mēs pērkam veikalā ūdeni. Tieši tā. Nu, tur arī ir ļoti vienkārši tā situācija, tāpēc, ka daži Latvijas balliņi ir vienojušies jau, un, cik es saprotu, ar apvienoto Arābu Emirātiem, respektīvi uz tālienies uz vietām, kur ar ūdeni ir švakāk, ūdeni vienkārši pārdot Latvijas ūdeni. Tad runā par tām Liepājas un Ventspils dzeramā ūdens termināļiem. Tieši tā. Kas ir domāti eksportam. Tieši tā. Un ir vēl viena lieta par šo ūdeni runājot, kad ūdens ir Latvijas tautas resurss, tāpat kā meži, tāpat kā zeme. Ja, bet tas viss bija ierakstīts Latvijas Republikas likumdošanā. Bet šī brīdī mēs esam kļuvuši, kāpēc mēs arī, starp citu, PSRS sastāvā bijām Latvijas Republika. Bet šī brīdī mēs kļuvuši esam pēkšņi no kurienes par Latvijas valsti. Un tad mainās viss šis, un mēs varam kļūt kā valsts, kā SIA. Un tad SIA var darīt visu, ko grib. Un vēl ir ļoti interesanti lieta, kam cilvēki nepievērš tādām lietām parasti uzmanību. Kāpēc visā pasaulē, tur, kur ir valsts iestādes, pilnīgi visā pasaulē, gan Anglijā, gan Nigērijā, gan Latvijā, visur ir gov, e-pastos ir gov. Ja? Ir vienota sistēma. Un ir vēl viena arī tāda štela, kad Nigērija tikko noplūda ļoti daudz dokumentu, kas bija NATO militārie slepenie dokumenti. Viņi it kā pārrakstīšanās dēļ, var jābūt, ka ne tikai dēļ vienu burtu, aizgāja šis gov nevis uz Angliju, bet aizgāja uz Nigēriju. Netīšām. Varbūt tīšām, varbūt netīšām. To mēs nezinām. Tas ir sazvērstības teorijas, protams, loģiski. Bet to visu katrā ziņā arī var atšķirināt. Un vēl par sazvērstības teorijām, jā, un par klimatmaiņām ir vēl tāda ļoti interesanta lieta. Arī visiem var nosūtīt informācijas, tāpēc informācija ir brīvi izrādās pieejama pat internetā. Vienkārši ar internetu ir jāmāk nedaudz draudzēties un uzdot, teiksim, pareizos jautājumus, un citreiz arī uzdot pareizos jautājumus pareizā valodā. Tāpēc, ka varbūt tas nebūs atrodams krieviski, bet tas būs atrodams angliski, vai tas būs atrodams citā valodā. Un mums arī Google tulkotājs, jā, jo varbūt citreiz ir jāiesiet arī franču valoda vai kāda cita, bet tā ideja ir tāda, kad jau 1920. gadā ir pirmās klimata pārmaiņu dokumentācijas parādījušās, kad par klimatiskiem ieročiem 1920. gads. Neticami. Nu jā. Man atkal rodās tev jautājums vienkārši cilvēku, kuram dzirdot šīs lietas, sazvērstības teorijas, un tad viņam gāž pāri panorāma, un tad no Inga Spriņģa un ir čekisti, kas saka, ka tā nav, nekad nevar būt.
Un tas cilvēks ir tik ļoti nogurs un sagurs tajā visā jūrā ar informāciju. Viņam ļoti grūti ir orientēties jau un nesajūgt prātā galā arī līdz zināmam mēram, jo tas ir ļoti smagi. Tas nav vienkārši. Kā var cilvēks sevi pasargāt, kas ir tie pieturas punkti tavuprāt? Pie kā vajadzētu vienmēr pieturēties, lai paskatoties spogulī sev acīs, tu zinātu, ka nē, lai kā man tur stāst, es taču neesmu sajūtas prātā, es taču pats saprotu, ko es redzu, kāpēc es to daru, un man iekšējais sajūta saka, ir tā. Manas zināšanas un mani vecāki un vecvecāki teiktais saka, ka ir tā. Jo, kad tev katru dienu stāsta, ka nav tā, tad negribi tā psiholoģija cilvēkam tāda ir. Viņš sāk ticēt, ka tā nav. Es saprotu jautājumu. Ļoti vienkārši. Pirmkārt, svarīgi ir laikam tas, ko ir ielikts, kas ir ielikts šūpulī, kas ir ielikts ģimenē, ja, ko ir ielikuši vecāki, vecvecāki. Tas ir ļoti svarīgi. Un tad nākošais droši vien arī skola. Diemžēl mērķis ir iznīcināt maksimāli skolu sistēmu. Ja. Ir oficiāli arī video par to, ka zināšanas nevajag nodot un nevelti šie te visi augsto ģimeņu, kā saka, Rothschildi, DuPonti, Morgani, Goldmani, Saksi un tā tālāk. Ja. Viss šīs ģimenes dabū ļoti augstas izglītības, un tās zināšanas parastais cilvēks nekad nedabūs. Un viņa mērķis ir, lai mēs paliekam arvien trulāki, tāpēc, ka tādā veidā, jo cilvēki ir mazāk zināšanas, cilvēki ir vieglāk pakļaut. Un šajā sakarībā ir vēl viena ļoti svarīga lieta, kad tauta saka, tagad, kad ir jāmaina vēsture. Kāpēc notiek vēstures mainīšana? Vēstures mainīšana notiek ļoti vienkārši iemeslu dēļ, lai mēs paliktu stulbi, nezinoši, lai nākamās paudzes nezinātu vēsturi. Bet, ja tu nezini vēsturi, tu nevari domāt par tagadni. Un nekādā gadījumā tu nespēj domāt par nākotni. Šīs likumsakarības ir vienkārši jāatcerās. Un tāpēc vēsturi maksimāli ir jāzina, un nevelti kādreiz cienīja vecs cilvēks. Tas bija gan padomu laikos, gan Latvijas laikos, gan, ja mēs paskatāmies senās austrumtautas, Ķīna, Japāna, veci cilvēki tiek ļoti godāti. Šī brīdī ir mērķis pēc iespējas atbrīvoties no veciem cilvēkiem. Kāpēc? Jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir lieki. Bet otrs ir vēl viens zemteksts, tas, ka no šiem cilvēkiem mēs atņemam, respektīvi mēs nevaram iesūkt zināšanu vāzi. Ja? Un vēl ir tāds moments, kad mums tas, ko tu arī pieskāries grāmatā, ja? Es uzskatu, ka fantastiskākās zināšanas ir mūsu sakāmvārdos, pasakās, teikās. Tur ir ļoti daudz gudrības. Kaut vai divas pasakas pieminēšu. Zaķīšu pirtiņu, austiņas, actiņas, deguntiņš. Krieviski sakot, čujs, ņuks un poņa. Krieviem ir fantastiski vārdi. Ja? Un faktiski mums ir, latviešiem un krieviem ir fantastiski bagātas valodas. Tieši vārdu krājuma ziņā. Ja? Fascinējoši bagātas valodas, bet mums vajag kaimiņu valodu aizliegt. Tas arī liekas smieklīgi. Bet cilvēki nesaprot, ja, ka Puškins nav nepie kā vainīgs, un ja vajag aizvākt Puškinu, tad tur ir pilnīgi cits zemteksts apakšā. Ja? Es smējos, kad viss, ja, kad Karnegī holā Čaikovs klavieru koncertu vajag aizliegt. Tas šķiet vienkārši neiet kopā kaut kas. Un vēl viena lieta arī, godīgi var pateikt, man ļoti radās aizdomīgi, kā tas varēja būt, kad pilnīgi visā pasaulē vienlaicīgi ir divkrāsas karogs sadrukāts, visur parādās šis divkrāsas karogs. Atkal sazvērstības teorija, bet taču karo 30 gadus, kā saka, gan Sīrijā, gan Libānā, gan daudz kur karo Afganistānā, cik gadus nekaroja, nekad nav bijis šāda ažiotāža. Tā kā, domājam cilvēki. Tu pateici par vecāku necienīšanu, tik tiešām ar vien vairāk mēs to redzam ikdienā, lai tas būtu sabiedriskais transports vai elementāra palīdzēšana pāriet ielu vai palaišana rindā veikalā ātrāk pie kases vai apvaicāšanās, kā iet. Te var minēt daudz un daudz. Un tik tiešām tajā darba ritmā vecākiem strādājot un pensionāriem ar viņu pensijām arī spiežot viņus iet strādāt. Daudzi, kas var vēl pastrādāt papildus, cenšas kaut ko nopelnīt, lai izdzīvot, lai palīdzētu saviem bērniem, mazbērniem. Bet šādā veidā viņi ir nogriezti nost no komunikācijas ar mazbērniem. Mazbērns mēs attiecīgi vai auklītes vai bērndārzi vai skolas
vecvecāks agrāk bija tas, kurš tomēr varēja ar viņu komunicēt, stāstīt, jo tas, ko varēja stāstīt vecais tēvs, arī attiecībā pret viņa mazbērna tēvu, viņa attiecībām uz pastīties, jo es pēc sevi zinu, bija lietas, kuras mēs ar tēvu nevarējām izrunāt. Mums bija kaut kāds iekšējs konflikts, kaut kur augot, 11 gadi visi. Bet ar veco tēvu, parunājot par tēvu, daudz kas kļūst skaidrs, viņš pastāstīja par viņa bērnību, kā viņš to vēl. Tas ir tādas lietas, kas ir ļoti palīdzējušas man komunikācijā ar cilvēkiem. 100%. Nu, es jau minēju sarunas sākumā, kad man vecais tēvs Rolands Mežulis bija mīļākais cilvēks ģimenē, un man ar vecākiem arī bija tā savu attiecības. Un, es uzskatu, ka viena lieta bija unikāla Latvijas laikā, vienkārši unikāla. Tie bija skauti un gaidas. Ja cilvēki nezina, tad es varu pastāstīt, ka tajā laikā cilvēkiem ļoti daudz ko mācīja. Un pēc tam vecais tēvs man iedeva arī mantojumā, pat cik es biju galīgi traks un nevaldāms, absolūti traks. Tad man mācīja vecais tēvs gan lasomēst, gan cīrju un nazu mest cienā, deļos, teiksim, kā indiāņiem, teiksim, gan ved uz pareizām filmām uz Zorro un Gojko Mitiča. Tāpat iemācīja burāt, iemācīja kuģīšus taisīt ļoti profesionāls. Man mājās ir mantojumā tādi ļoti profesionāli burinieki, ko viņš mācīja uztaisīt. Viņam bija arī milzīga pacietība, un es nekad nevarētu tādus buriniekus uztaisīt. Īsāk sakot, ļoti daudzas lietas iemācīja galvniecību. Tieši tā. Radošs. Tieši tā. Jā. Radīt. Jā. Nevis nopirkt. Jā, tieši tā. Un izmest. Radīt. Ar milzīgu vērtību, kas ir taisīta tavām rokām, kas paliek nākamajām paudzēm. Šodien vienkārši visu liek nopirkt, kam nav nekādas emocionālas piesaistes pie dzimtes, pie ģimenes, pie vectēva atmiņas, kopīgi palaists burinieks paštaisītais upītē varbūt, kas tā ir pa vērtību. Bet tas ir speciāli radīts, un šī Covid afēra jau to parādīja, jo šī brīdī daudzi muļķi vecāki nesaprata, kas notiek, un viņi teica, tie vecie saprata cilvēki, neskapēc tie veciem tomēr tā padomu laika domāšana, tas padomijas laika gars, kad bija cilvēkiem jālīferē, kad veikalos bieži vien nevarēja nopirkt pārtiku, vēl kaut ko, apģērbi bija grūti. Cilvēki mācīja kaut kā domāt un līferēt vairāk, ne ļaunā nozīmē, bet tas nozīmē to, ka viņiem bija tā pieredze un tie vecie negāja potēties. Un kas tagad notiek? Nelaiž pie mazbērniem bērnus. Vēl joprojām ir sabojāts satiecības, bet tas ir speciāli darīts, un tā ir vēl viena ļoti svarīga tēma, kad visos laikos vajag dalīt cilvēkus, sadalīt cilvēkus, jo tad, kad ir ģimenes sadalītas vai cilvēki sadalīti, tad vienkārši ir vieglāk valdīt. Un tieši tas arī notikās arī pirms vēlēšanām. Un man bija ļoti smieklīgi patiesībā, kad cilvēki teica, ka obligāti ir jāiet vēlēt, mēs tagad nogāzīsim vienotību. Es 2,5 mēnešus pirms tam teicu, piedodiet, es saku, bet es jums varu pateikt, ka Kariņš sēdēs tur, kur viņš sēž. Tā kā ir tāda ļoti, starp citu, laba youtuberē, krievieta gan, bet viņi ir Beļģijā, Briselē, strādā tieši pie Briseles Eiroparlamenta, Anna Vandemskī. Un Anna Vandemskī ir ielikusi vienu interesantu, var visiem aizsūtīt, bet var arī atrast vidi par Kariņš Delaverskī. Un kāpēc ir Kariņš Delaverskī? Tāpēc, ka Latvijas sija arī neskapēc ir Delaverskī. Ir ļoti daudz informācijas arī manā rīcībā, bet es šobrīd ar viņu nevaru vēl dalīties. Man ir jāsagatavojas tam visam. Un tas apstiprina vēlreiz, tās informācijas pamatotību. Un atkal rodas jautājums, ko mēs varam, tie cilvēki, kas saprot, un kuriem sāp sirds par to, kas notiek un par saviem bērniem un par savu tautu, nerunāsim par valsti, par savu tautu genofondu. Ko mēs varam darīt vēl papildus bez tā, ko mēs jau ar tevi darām, bet ko vēl var darīt? Visi saka apvienoties. Bet tur jābūt virsmērķim kaut kādam. Teikšu cīniski, Kaspar. Šī brīdī pilnīgi neko. Jo tad, ja 2 reizes neatnāca uz Stambulas konvenciju cilvēki, atnāk saviņi cilvēku, vēl jau vairāk nākamā dienā tieši tas bija otrā tikšanās, bija pie ministra kabineta pēc šīs trakās vētras. Ja tam zemniekam vai tam mazajam ģimenes dārziņam, kā saka, īpašniekam, tai Vidzemes pusē, kā saka, nenodarbēja sirds, kad viņam īpašums ir aizgājis bojā,
Nu, kāpēc neviens nenāk un neprotestē? Nu, vienkārši cilvēki neprotestē. Ja? Jo es domāju, ka ļoti daudz kas izmainītos, ja tie būtu nevis pat pāris tūkstoši, bet 5, 10, 50, 100. Mēs varam savākties uz hokeja čempionātu, mēs varam savākties uz dziesmu svētkiem, bet no acīm redzot, visiem viss ir labi. Ja visiem viss ir labi Latvijā, ja, vai tā vismaz izliekās, kad ir labi, tad nevar neko mainīt. Un ir vēl viena tāda arī smaga situācija, es papētījis, ja, ja nemaldos, Luksemburgā klerki ir tikai 4%. Austrijā, ja nemaldos, tie bija kaut kādi apmēram 6%. Un tā tālāk. Ņemam visas valsts, pat arī Anglijā, viņi ir ļoti maz, ja, tas ir krietni zem 10%. Latvijā mēs esam 20%, 29% klerku. Ja, viss, kas kā stabils vienotības elektorāts. Jā, un visas šīs satelīta partijas, par ko cilvēki nesaprot, ka tas ir arī vienotības satelīta partijas, satelīta šķīvīši. Un visiem šiem satelīta šķīviešiem tālāk vēl notiek tas, ka vienam ir draugs brālēns vai rats, ja, kurš nodarbojās ar ceļu būvi, kurš dabū valsts pasūtījums, nākošam ir šūšanas darbnīca, vēl kādam ir ēdināšana, vēl kādam ir vēl kaut kas, ja, un tā tas viss notiek. Un ir vēl viena lieta. Lielākā daļa vispārēji ir vienkārši izspiest no valsts. Reizēm ir tāda sazvērstības teorija rodās jau gadiem ilgi, kad šeit Latvijā mēs vēlamies tikai visu dabūt laukā no valsts. Ir kaut kāda acīm redzot iemesli. Nē, nu klausies, ja jau propagandas, nu sauksim tā, propagandas mēdī stāsta par to, un paši rāda sižetus, ka jaunieši 18, 20 gadu ārzemēs viņus intervēt, viņi latviski nevar sarunāties ar Latvijas televīziju vai TV3, jo viņi var tikai angliski runāt. Viņu apziņa, domāšanas veids, viņi jau nav latvieši. Jā. Nu jā, bet šis ir daudz mēs izskrējām cauri, tu iezīmēji ļoti daudz dažādas sāpīgas lietas, šķautnes, kuras prasa un kliedz pēc brēdz, pēc risinājuma. Un tomēr tu pats esi optimists, pesimists, realists. Kā tu sevi noraksturot? Nu, es savu vērtēju visu dzīvi vairāk kā pesimistu tomēr. Pēc, ka es redzu, ka nekas nemainās, te pašā laikā, nu, es sakot zomas, mēģinu kaut ko darīt. Jā, bet, nu, reizēm ir ļoti smagi, jo tikko man sanāca saķeršanās te pašā ģīmi grāmatā vai fakbukā, kad es cilvēkam kaut ko minu par ķīmiskajām drasēm, un cilvēks man saka, tu esi putinists. Un es viņam jautāju, tu likumsakarības var atrast? Es saku, tur ir debesis, augšā debesīs ir tikai debesis un Dievs. Es saku, nav nekāda sakara ar Putinu. Es saku, es nezināju, ka līdz šim mūsu gaisa telpu tā kā Putins pārvalda. Bet man saka, tik un tā, tu esi Kremlīns. Bet tie ir bieži argumenti, nu tie nav nekā argumenti. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši nezināšana, argumentu trūkums, bezspēcība, jo, ja nav ko atbildēt, tad tu esi putinists. Un ar šādā veidā, protams, propagandas palīdzības rezultātā cilvēks tiek atsēdzināts, jo ir kaut kādas arī bailes. Protams, ka bailes. Ir zināms, ka braukā, protams, pēc cilvēkiem, ja tāpat policija, gan valsts drošības dienas, un uzdod jautājumus, kādēļ jūs tādus komentārus rakstījāt, un kas ir tas, un vai jūs kaut ko neplānojat darīt, un ko jūs iesiet uz tādu piketu vai neiesiet. To mēs no cilvēkiem dzirdam regulāri. Bet tas parāda, ka viņiem nav argumentu. Ja tev pasaka cilvēks bez argumentiem, tu esi putinists vai kremlinists vai kaut kas tāds, nu, man ir viss skaidrs par to cilvēku, personīgi man. Jā, tu uz dialogu negribi iet, ja, tu negribi meklēt risinājumu, tu gribi kaut ko vainot, un šajā gadījumā tu vaino nevis putinistu vai kremlinistu vai nu, kas tiešām būtu to pelnījis, bet savu tautieti, savu brāli, savu to, kurš iespējams tev būs blakus, tad, kad tiešām kāds nāks virsū un tev būs jāaizsargā ģimeni. Varbūt, ka tas putinists glābs tavu ģimeni, un ko tad, kā tad tu viņam acīs pēc tam skatīsies? Nu, tas, es domāju, viņi nav tik tālu izauguši intelektuāli, viņi to nesaprot. Un šī demagoģija tieši tāpēc, jo es teicu, viņi ir speciāli vērsti uz to, lai cilvēks dalītu, maksimāli dalītu. Bet es atļaušos precīzi nenocitēšu, bet tā pamatdoma ir tāda, ja ir tāds kolosāls režisors, ļoti smags režisors. Diemžēl pāragri miris Aleksejs Balabānovs.
Un viņam ir ļoti daudz vērtīgas filmas, jā, viena arī ļoti interesanta filma Grūzes 200, jā, Krāva 200 par Afganistānu, par cinka zārciņiem, kas nāca no Afganistānas. Bet vienu filmu es gribēju pieminēt, tas ir slavenā kulta filma, jā, kā krievi saka, Bojevīgs brālis, jā, kur arī Nikita Bodrovs aizgāja pāragri bojā kalnos, nezinām. Un šai brālī bija tāds citāts, jā, kad taisnība vienmēr ir aiz tā, kur ir vienkārši taisnība, nevis tam, kam ir daudz naudas. Jā, nu es precīzi tagad nenocīšu, bet tā doma ir tāda, ka pret patiesību nav ieroči, jā, viņa vienkārši tāda ir. Jo taisnība var būt katram sava. Jā, bet patiesība ir viena. Jā. Jā, tieši tā. Un ja mēs šādi dzīvojam, ar šādu apziņu mēs dzīvojam un šādu sapratni, tad es domāju, ka, jo kā man ir jauns draugs arī tāds uzradies, mēs bijām piketā pie ugunsdzēsējiem, kur arī es piegāju cilvēkiem klāt un es teicu, es saprotu, jūs tā kā nevariet runāt, bet varbūt pēc tam var sazināties ar mani. Jā. Jo man nebija bailes, es teicu, kas es tāds esmu, jā, bet neviens man, protams, neatrada. Jā. Un, diemžēl Latvijā visi, kā saka, aizgāja nomīkstojās, pēc tam es lasīju, ka Ņujorkā tomēr ugunsdzēsēji vienkārši bija pateikuši skaidru nē, un ka viņi nepiekritīs šai tai ārprātīgai pošu šantāžai. Pabeidzam, es tev paturpināšu. Un tad vienkārši bija tāda situācija, kad iepazinos ar Egilu Rutkovski, un Egils Rutkovskis mācītājs, jā, zināms cilvēks, viņš arī tikko bija arī piketā, kā saka, pie ministra kabinetā. Viņš teica, jā, kad Dievu priekšā visi ir vienādi. Arī tie, kas dara jaunas un sliktas lietas pret tautu. Par ugunsdzēsējiem runājot, tad šeit Latvijas Tautas kanālā es esmu runājis ar Kurzemes arotbiedrības vadītāju. Un tie ir kurzemnieki no šīs arotbiedrības, kas toreiz bija pie Saeimas iesniegt tos dokumentus, par kuriem cilvēki ļoti priecājās un teica, ka beidzot, jā, vīri ir atnākuši. Lai gan viņiem pēc reglamenta ir aizliegts piketēt, iesaistīties kaut kādās lietās, iekšējā noteikumi. Bet izrādās, ka viņi tajā dienā nav gājuši iesniegt tos dokumentus, ko domāja cilvēki, kā tas tika pasniegts, bet viņi norādīja uz problēmām ugunsdzēsības situācija Latvijā par depo slēgšanu, par to, ka viņi nespējas aizbraukt laicīgi uz izsaukumu. Un tagad tos depo slēdz, un mēs jau redzam, tur nodeg māja, tur nepaspēja atbraukt. Nebija kas atbrauc. Un ir puiši, tie, kas puiši noturējās mums Latvijā, ir ugunsdzēsēji. Es nezinu, cik daudz, bet ir, kas atteicās, pret kuriem tika ierosināts disciplināri lietas, un kuri joprojām tiesājās. Un es zinu, ka viņi arī apvienojās grupās, arī policisti, kas stājās pretī, un arī zemesargi. Un pat pavisam nesen viena robežsardzes darbiniece uzvarēja tiesā par to, ka viņa nelikumīgi tika atbrīvota no ieņemamā amata, attiecīgi dēļ tā, ka viņa atteicās to darīt. Tā kā ir iespēja to darīt, ir precedenti, bet ir jānāk un skaļāk par to jārunā. Nav jābaidās. Jā. Tā kā ir mūsu ir Latvijā, es varu pateikt, bet ugunsdzēsēji. Jo tā, kad viss slikti, tomēr tas ugunsdzēsējs ir. Viņi nav novērtēti Latvijā, diemžēl nav novērtēti. Tas arī apzināti tiek darīts. Tieši tā. Un cilvēks dzīvo stresā, bailēs. Viņš nezina, viņam atbrauks kāds palīdzēt vai neatbrauks. Bet paskatāmies par Ameriku, kas notiek Amerikā. Amerikā notiek šausmu lietas. Paskatieties, iesitieties pašā parastajā YouTube, kas notiek, pieņemsim, Filadelfijā. Iesitiet tikai vārdu Filadelfija, parādās tādu narkomānu kvartālu. Cilvēki dzīvo kastēs, kartonu būdās uz ielām. Tieši tas pats sāk notikties jau arī Miami. Slavenajā Miami Beachā 3 kvartāls no centra dzīvo tādās stadijās cilvēki, ka tas ir vienkārši netveram, kas notiek štatos. Tāpatās neģeri vienkārši iznes veikalu ārā, un ne tikai, ja, bet arī visi tie iedzītie, kā saka, meksikāņi, visi, tāpēc, kad Trumps mēģināja aiztaisīt robežas ciet, tagad baidenisti, ja, demokrāti mēģina, kā saka, visas robežas atvērt un pēc iespējas vairāk iedzīt iekšā cilvēks. Vai jums neliekās, ka arī tur tas notiek speciāls karš, lai būtu hauss, lai būtu pilsoņu karš Amerikā? Katrā vietā tas notiek savādāk. Bet notiek patiesībā. Mērķis ir viens. Mērķis ir viens.
Mērķis ir viens, par to mēs tagad nerunāsim. Ir kāda zelta saliņa uz šīs planētas, vēl, ja tā ir planēta? Jā, es esmu padomājis, kāpēc... Varbūt tā pati jūra klausies, tu taču var gadiem... Tu man izrāvi vārdus no mutes. Ja tieši tas, kad man likās, jā, kad... Kāpēc, vai mēs neesam padomājuši, kāpēc tiem miljardieriem ir tās mega jahtas, ja, kas maksā tiešām jau miljardos tās jahtas, un visiem Abramovičiem un Aveniem, un kam tikai viņas nav, jā. Un lielie kruīzes kuģi, kas var ceļot gadiem. Tās saucās jahtas, nemžēl, jā, tā tas saucās, jā. Principā es viņas pa jahtām nesaukt, ja tie ir kuģi, jā, otrkārt, jahta manā skatījumā ir tā kā sailing boat ar mastu un ar burām. Bet visos gadījumos es varu pateikt, jā, kad viņiem ir šīs jahtas, un iespējams, ka tas ir viens no variantiem, ka viņi kaut kur patvērsies, kaut kur Āzijas piekrastēs vai klusajos ūdeņos. Jā. Un vēl viena lieta, par ko cilvēkiem vajadzētu painteresēties, arī tāda sazvērstības teorija, bet visi šie procesi, kas notiek tagad, man dziļi pārliecība, ka tas notiek ļoti vēsturiski daudz gadsimtu griezumā jau tomēr, un ir tādas divas tiesības, ir jūras tiesības un ir saucamās, vai viņas pārdēvētas sauc arī par pirātu tiesībām, par pirātiem mēs esam droši vien grāmatas lasījuši bernībā, filmas skatījušies, jā, un ir Romas tiesības. Un ļoti daudzas lietas tagad tiek pārvērsts uz šīm te jūras tiesībām, jā. Un tā ir tāda ļoti interesanta lieta, bet to varētu citā reizē, vai cilvēki katrā ziņā paši varētu meklēt. Jo tad, kad cilvēki paši meklē, tad viņiem arī labāk nosēžās šīs lietas. Jā, informācija, kuru var cilvēki sameklēt un paši lasot, pārbaudīt. Un tas ir tas, uz ko aicini tu, un tas ir tas, uz ko aicina, dargie skatītāji, arī Latvijas Tautas kanāls. Nevajag ticēt visiem uz vārda, vienkārši ir informācija, ņemiet paši, meklējiet, pārbaudiet, konsultējieties, un tad jau līdz tai patiesībai tālu nebūs jāmeklē. Cita jau problēma ir tā, ka cilvēki nemeklē paši, viņi uzticās akli, ziņās teica tā tad ir tā, jā. Es jau iepriekšējā raidījumā, kas Lācītim vēd, mazliet sašomējos par reģionālās attīstības ministra vizīti Zemgalē, kad viņš uz visu valsti paziņo, ka viss Tērvets dabas parks ir iznīcināts, sakne neatgriezeniski un betons virsū un nebrauciet vairs nekad mūžā uz turieni bezmaz. Nākšā dienā parādās ziņas, ka nē, sazāģēsim kokus, atremontēsim mājas un brauciet visi. Tad tā attieksme, ja cilvēks iedzīt bailēs, visi slikti, visi šaubu, palīdzības nekādas nebūs. Tos ir tas un šaubas. Viena no skaistākām Latvijas vietām. Kā tu teici, arī zemes viens no auglīgākajām. Es vienmēr esmu dzirdējis sarunas vecotēvs, kad vāca Latgalē nost graudus, viņam bija platības. Viņš teica, mums jau tie graudi kā aug, viņam ir kalni lejas, un Zemgalē līdzenumi, tad tur viss tā. Tā bija tāda maz greizsirdība uz to, cik. Jā. Bet Latgale ir ļoti skaita gleznēna, un Zemgalē nav tik daudz ezeru. Jā. Jā, ļoti daudz dažādām tēmām izskrējām, aizķērām, ir pa ko padomāt cilvēkiem pašiem. Es noteikti tev lūkšu šajā kamerā man pār plecu kādi vārdi cilvēkiem, kuri viņi var meklēt informāciju, lai pēc tam viņi var paši arī pārbaudīt. Varbūt vēl kas, ko tu gribi viņiem pateikt? Es atļaušos nolasīt vienu tādu. To ir teicis Winstons Čerčils, un to viņš ir teicis 42. gada novembrī. Tagad šīs nav beigas, tas pat nav sākums beigām, bet iespējams, tās ir sākuma beigas. Tāds sarežģīta kakofonija, bet ir vērts pie šiem vārdiem padomāt, jo tas bija trakais laiks, kad bija Staļingrada. Šī brīdī patiesībā arī daudzi uzskata, pasaulē daudz cilvēku uzskata, ka mēs esam tā kā trešā pasaules kara jau ietvarā. Ļoti negribētos, ka kaut kas tāds notiek. Visiem es gribētu pateikt, lai atrod YouTube'ā, ja nevar atrast, tas var palīdzēt. Ir tāda ļoti netik sen iznākusi Jeffrey Sachs intervija. Jeffrey Sachs ir top 3 atzīts savā laikā pasaules ekonomists. Ļoti nopietns ekonomists. Strādājis pie Baltānām kopā ar Madlēnu Olbrētu savā laikā un daudziem citiem. Viņš ir vairākās universitātēs profesors, arī tagad Kolumbijas universitātes profesors.
Un tā intervija, kāpēc man ļoti patīk, tāpēc, ka tur ir ļoti, ļoti interesanti izklāstīts, kā viss ir veidojies tagad ar šo situāciju, kas notiek Eiropā, un kāpēc tā Eiropa tiek nīcināta ārā. Un pats galvenais ir tas, kad viņš izstāsta par šiem gadiem, kā tas viss ir radies. Jo tas viss ir radies daudz, daudz senāk, un tas nav 22. gada 24. februārs, ja? Bet tas ir krietni senāk radies viss pasākums. Un šis te Džefrijs Saks fantastiski listās šajā intervijā viss tāpēc, ka intervija ir tulkot krievu valodā, bet tie, kas saprot angļu valodu, jo man nepatīk savādāk klausīties šādas te intervijas, respektīvi nav uztulkots pa virsu. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tu dzirdi arī fonu, jo pretējā gadījumā var uztulkot jebko. Iesaku šo interviju tā no sirds cilvēkiem paklausīties. Tas neaizņems daudz laika, nepilnu stundu, bet tur ir fantastisks informācijas gūzma, ja, kas saliek arī šo kāršu puzli pa plauktiņiem. Tad es gribētu teikt, jā, ka noteikti vajadzētu visiem mēģināt pēc iespējas izglītot bērnus, mazāk sēdēt planšetēs, tīpaši TikTokā. TikToks ir viena no tām nāves aplikācijām, kur pats TikTokā radītājs ir teicis, ka tas ir TikTok, tas ir tā kā sitiens pa smadzenēm. Tagad cilvēks, īpaši mazs bērns, kuram nav vēl šīs smadzenes attīstīts, noskatās 10-12 klipus dienā, tad viņam vienkārši ir pilnīgs hauss galvā. Jā, ir jāskatās pilnmetrāžas filmas, ir jāskatās pilnmetrāžas teātra izrādes. Tagad uz teātru, diemžēl, mēs nevaram iet, jā, jo tu nezini, vai tev tur nenotiks seksuāla orģija, vai arī ar tevi nākotnē. Viss ir degradējies totāli, bet visos gadījumos ir latviešu tautas pasakas, vispār tautu pasakas. Ja. Teikas, sakām vārdi, māciet bērniem šīs te vērtības un māciet galvenais domāt. No sirds iesaku spēlēt šahu. Tas arī ļoti attīsta. Ja ir iespēja, tad arī snukeru. Tas arī ir bumbiņa spēle, tikai arī faktiskā šahs. Ar ģeometrijas elementiem. Jā, ar ģeometrijas elementiem. Respektīvi māciet labas lietas, māciet cilvēkiem fizisko sagatavotību, jo, teiksim, arī par armiju manā dziļākā pārliecība ir, ja ir armija, tad armija jābūt ir labi atalgotai un jābūt ir profesionāļiem, nevis tagad šos te antiņas, ja, kad ko mēs tagad ņemsim tur genders un vēl kaut ko, un tad kā viņi tur iestājā armijā, tas pilnīgi neskaidrs. Ja. Un ja cilvēki, kā saka, un vispār fizisko sagatavotību būtu jārada no mazām dienām, bet tagad jau ir atkal otrādi, ja, jo mēs gribam pēc iespējas, lai tie bērni, kā saka, nav tik veseli, tāpēc, kad dot visādas fake foods, ja, un tagad jau arī par kukaiņiem ar vienu runā kā sazvērstības teorija, ja, bet, tās ir lietas, kas būtu nepieciešamas, lai kaut kas mainītos, jā, un viennozīmīgi izglītības sistēma. Vislabākais droši vien tās ir tālmācības, tā kā to ar vien vairāk cilvēki dara, kad māca bērns tālmācībā. Tik tālu mēs esam nonākuši. Šeit, es domāju, vislabākās intervijas jau ir bijušas jums iepriekš ar arī mani jauno draugu Auseku Lazdiņu. Viņš ir ļoti nopietni par izglītību runājis un stāstījis, tā kā es domāju, ka tur mēs nebūtu vērts atkārtoties. Jā, un pats galvenais, jā, divas lietas jautājums, padomājiet, kam pieder mūsu debesis, kurš tad mēģina mums, kā saka, kaisīt tur tos mēslus uz galviņas, un otra lieta par Stambulas konvenciju, tāpēc, ka ja mums būs numurēti vecāki, un vecākiem nebūs vairs teikšana par saviem bērniem, kas ir viens no šiem Stambulas konvencijas vaļiem, tas ir ļoti, ļoti smagi. Paldies! Gribu tev teikt lielu paldies, ka atradi laiku atnākt uz sarunu. Lai viss izdodas, dargie skatītāji, 8. augustā no valdības dienas kārtības Stambulas konvencijas jautājums tika izņemts. Bet kā jūs domājat, tas ir iekļauts 15. augusta sēdē, kur viņi šoreiz centīsies viņu noteikti skatīt. Izskatās, ka šobrīd valdība spēlē ar mums tādu spēlīti, kaķīšu pelītes, kuram pietiks pacietības un izturības. Mēs no savas puses varam apliecināt, ka mums pietiks gan pacietības, gan izturības, jo mēs zinām, par ko mēs stāvam, un mēs zinām, kas ir Stambulas konvencija. Tā kā 15. augustā aicinu visus, kas ir tepat Rīgā, kas var atbraukt no tālākām vietām, Latvijas Tautas kanāls arī būs 15. augustā, otrdien, 9 no rīta pie ministru kabineta.
Bet šodien pie manis raidījumā bija Ivars Mežulis, pilnīgs pesimists, ar reālu skatu uz dzīvi un ar ļoti optimistisku sirdi. Uz redzēšanos! Šī pasaule kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienādi sāļā, tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs